Mīļie draugi, esiet sveicināti vienā no top 5 rēcīgākajiem pasākumiem, kāds lampas vēsturē vispār bijis. Aplausu visiem, kas ir ieradušies! Wow. Te mums rakstīts, kā sauc pasākumu. Vai no savām kļūdām var iemācīties vairāk nekā skolā? Mums ir pusotra stunda laika to noskaidrot. Īsti pasāstīšu, ko tad mēs šeit darīsim. Ja? Te mums būs, ja nemaldos, 6 dažādi brīnišķīgi runātāji, baigie profesionāļi. Es domāju, Gorkša kungs varēs apstiprināt, ka tāda komanda nav novākta kopš Euro 2004. Un tad viņi pa vienam nāks šeit priekšā un stāstīs par savām profesionālā rakstura neveiksmēm vai varbūt privātajām neveiksmēm, varbūt kāds pa makšķerēšanu jau izteicās kaut ko. Var sakot, tas, kas latviešiem patīk vairāk, varēsim paklausīties, kā citiem kaut kas nav sagājis. Un iespējams mācīsimies no viņa kļūdām, bet visticamāk jau, ka nē. Jo katram jau pašam uz tā grābekļa ir jāuzkāp. Un cerams, mēs no tā visa mācīsimies, ka kļūdīties tomēr ir cilvēcīgi, lai cik ļoti mēs no tā baidītos. Jo būsim godīgi, daudz no mums arī ir radušies kādas kļūdas pēc iespējams, ja? Tā kā liksim to aiz auss. Atgādināšu, ka šis pasākums ir tāpis sadarbībā ar ļoti nopietniem uzņēmumiem, tādiem kā Baltikovo, aplausī, Stiga RM, Seb Banka, Rimi Latvijā un Sijā Karavelā. Reku visi logo, jā? Jā, protams, šo visu organizē Latvijas darba devēju konfederācija. Ko es domāju, ka man pietiks muldēt, stādīšu priekšā mūsu 6 šī vakara zvaigznes. Reku, 6. zvaigznes jau redzu skrien oranžā žaketē. Čalis, kurš zina visu par olām, bet par viņu kā pēdējo. Šodien runāsim. Kā pirmais, uz skatu mums nāk Andrijs Bite, Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents. Aplausi kā minimums kā uz Tayloru Swiftu. Nice. Nākamais mums ir Rimi Baltika personāla direktors Mečislavs Maculēvičs. No attāluma viņu bieži sajauc ar Donu. Seb bankas vadītāja Ieva Tetere. Uzņēmuma Stiga RM īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Andrijs Ramoliņš. Akciju sabiedrības Eko Baltija līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Māris Simonovičs. Un akciju sabiedrības Baltikovo komunikācijas un attīstības direktors valdes loceklis Toms Auškāps. Super! Arī Toms ir atvilcies. Pat negaidījām. Super! Un tādā pašā jautrā atmosfērā, cerams, mums arī paies šī pusotra stunda. Noteikumi pavisam vienkārši. Viņa pa vienam šādā te secībā pat nāks priekšā un kaut ko pastāstīs. Tā cerams uz 8 līdz 10 minūtēm, ja būs pa ilgu, mēs bļaujam, ūjinam, švilpjam un tam līdzīgi. Un tad pēc katra no runātājiem būs arī tādi jautājumi šeit, uz kuriem varēsiet atbildēt gan jūs, gan viņi paši. Tāpēc viņiem ir tādas lapiņas, jā vai nē. Ja? Būs jautājums, viņi pateiks jā vai nē, un tad mēs visi smiesimies vai raudāsim, te jau redzēsim. Bet jūs paši arī varēsiet iesaistīties. Būs tāda lapa kā slido.com, slido, es nezinu, kā to izrunā, SLIDO. Un iesim iekšā, visi atbildēsim, savāksim statistiku, ko par bargu naudu pārdosim mēdījiem. Es domāju, mēs varam sākt, ne? Kurš ir par to, ka mēs sākam? Apmēram puse. Kurš ir pret? Ne, tikai viens cilvēks. Labi, tad sāksim. Būs ļoti nopietni pieteikumi, kā pirms boksa mača, ja? Viņam ir biznesa vadības bakalaurs, tātad cilvēks bez izglītības, kas jau 30 gadus ikdienu pavada ar dažādu izmēru un agregātu stāvokļa zivīm, ko neatlaidīgi mēģina iepakot bunģās un aizsūtīt uz citām valstīm. Pēc darba brīvajā laikā es tur vēl neesmu bijis. Dāmas un kungi, LDDK prezidents Andrijs Bite! Halo! Jā. Tas esmu es. Tajā laikā, kad sāku mācīties no savām kļūdām.
Vēl īstenībā tas notika agrāk. Tātad stāsts būs 2 stāsti. Vakarā tēma ir, vai mēs mācāmies no savām kļūdām, vai mēs mācāmies skolā. Pirmais stāsts būs, var atļauties viņu stāstīt, jo noilgums krimināla lietā ir beidzies. Sodu esmu dabūjis, līdz ar to varu droši stāstīt. Un tas ir stāsts, kurā es mācījos no savām kļūdām. 1983. gads, Bauska, 2. klases skolnieks es, gāju mājās kopā ar saviem 3 vēl čaļiem. Maršruts gāja caur Bauskas centru pāri Mēmelei uz Codes pusi, kur mēs visi 4 dzīvojām. Un katru dienu nācās iet garām Bauskā vienīgajam mantu, rotaļlietu tajā laikā un rakstāmlietu veikalam. Un katru dienu ejot 2. klasē jau garām, mēs izdomājām visi 4, ka mēs esam rīktīgā gangsteru banda. Un mēs varam tomēr sākt nodarboties ar ne tikai mācībām, bet arī kaut ko citu. Un kādu 3 nedēļu garumā, mums tā karjera gāja 3 nedēļas, mēs katru dienu sākām apzagt to veikalu. Zagām ļoti svarīgas lietas, bez kurām dzīvot nevar. Lineāls, kas dedzinot tie, kas ir vecāki, baigi kūpēja. Bija tāda laba lieta. Knopkas, tušas pudelītes. Visu to, ejot tālāk, veiksmīgi vai nu sasitām, vai izlējām, izmētājām knopkas pa ielu. Lineāls nodedzinājām, un tā mums 3 nedēļas gāja karjeru uz augšu, katru reizi vairāk, katru reizi profesionālāk to darījām. Līdz kamēr vienu dienu gājām, pārgājuši jau upei pāri, izmētājuši visu, sadedzinājuši un visu izdarījuši. Piestājās mikroautobus Latvija, viens no maniem kolēģiem, kas mēs tajā bandā bijām. Viņu tēvs brauca uz kolhozu, iesēdināja iekšā, pārējos mums atstāja, aizbrauc tālāk projām. Aizgāja mājās, foršs kaut kāds bija rudens, tāds vēls, aizgāja pie kaimiņiem, pēc kādas stundas dzirdu māti pagalmā sauc. Andri, bet tāda, sauc kārtīgi. Noeja lejā, izēja pagalmā, stāv māte, nenormāli dusmīgā skatā, blakus tas mans čoms, nokārtu galvu tāds. Un viņa fāters. Pirmais jautājums, zagāt veikalā? Es, ne. Skatos uz viņu, viņš tas tēvs. Aldi, zagi? Jā. Gaidīsim. Pēc 3 minūtēm atnāca ar muteri vēl 3. paģeļņiks no mājas nākošās. Jānīt, zagi? Jā. Man atkal. Andri, zagi? Ne. Principā, kā atnāca 4. tika atvests, liecību un pierādījumu apjoms bija tāds, kad nācās atzīties arī man. Tālākais stāsts. Zilu pakaļ staigāju. Aizgāju no rīta, tiks spiests aiziet uz skolu pie direktors pieteikties, ka esmu zaglis. Aiziet uz veikalu, pieteikties, ka esmu zaglis, samaksāt visu skādi. Un faktiski mūsu kriminālā banda beidzās. Kāpēc beidzās un kāpēc viss sākās? Tajā brīdī, kad to čali izrādās iesēdināja busā un brauc, viņam prasīja, ko jūs darījāt? Mēs apzagām veikalu un visu izdarījām. Sausais atlikums. Tā bija man mācība no kļūdām, kur es tiešām mācījos un tālāk ievēroju. Numur 1. Zakt nav labi un nedrīkst. Numur 2. Vēl svarīgāka lieta. Ja pat tu to dari, vai nu dari viens un turies pie savas sistēmas, vai izvēlies kompāniju, pa kuru tu esi pārliecināts. Jāni, čau, Endele, tāpēc mēs esam savā biznesā ļoti sen visi kopā un turamies. Otrs stāsts jau bišķiņ pa dzīvi un pa darba lietām. Nedaudz nopietnāks. Vai mēs mācāmies? Tā ir stāsts, kurā mēs savā darbā, biznesā, jau 30 gadus joprojām mācāmies. Esam jau tālu tikuši no savām kļūdu analīzes un mācībām. Un stāsts ir par ļoti vienu netvaramu lietu, par iekšējo sajūtu, gut feeling, saucam kā gribam. Tajā laikā, kad es biju apmēram šādā skatā, bet jau strādāju Kajā, tajā laikā un kļuvām pa Karvelu ar Jāni, partneri, visas lietas, klients, jaunus tirgus, visus aprunājām, lēmām, dot, nedot, naudas nebija tajā laikā vispār, no vārda vispār nebija. Līdz ar to, jebkura pazaudēta nauda bija
stāsts, no kā varēja būt atkarīgs, vai uzņēmums tālāk dzīvos vai nedzīvos. Un bija vairāk gadījumi, kad bija jauni klienti, perfekti, izskatījās ļoti labi stāsti, ļoti labi klienti un tirgi ideāli. Un beigās tur pazaudējām naudu. Ļoti sāpīgi pazaudējām naudu. Vienu reizi. Pēc tam analizējot, kāpēc, kas kā, nācās atzīt viens un otrs, pateica, bija jau iekšēji sajūta, ka būs sūdi kaut kāda, bet negribējās atzīt, ka tā ir. Bet sev iestāstījām, ka viss būs labi, būs veiksmīgs projekts un tam līdzīgi. Nākošreiz tieši tas pats notikās un atkal bija sajūta, ka kaut kā nebūs tomēr. Un faktiski mēs tad nākošo reizi, trešajā reizē vēl pārbaudījām sevi, vai tiešām tā iekšējā sajūta, kas saka, ka nebūs labi, bet ļoti labi projekts izskatās un vajadzētu iet uz viņu un atkal iekrīt viņā. Tomēr liek domāt, ka tas netveramā lieta, kad tev ir iekšēji kaut kāda balss un viņā ir jāklausās. Ja, pat cik forši izskatās projekts, pat cik labi būs, bet iekšējā balss saka, ka labāk, ka nē, tomēr viņai vajag ticēt. Kopumā tas tā viss, man liekas, laiks arī ir garām. Paldies! Sēdi. Pietiks. Te pāris jautājumi. Tie pārējie, kāds tika līdz cietumam beigās? Jā. Tika 2 gabali no 4. Tad tev vēl paveicis. Var kādam skatītājiem ir kāds īpašs jautājums par šiem stāstiem? Droši. Nav nekā, jā? Labi. Tad mums ir viens jautājums jums visiem kopā. Lūdzu jautājumu. Tā, kas tam mums ir? Slaido, jā? Reku šitajā tējiem iekšā visi. Izvalkam savus tālruņus. Sabildējam vispirms Andri kārtīgi. Un pēc tam tagad ejam tur iekšā šitajā te. Visu sapratāt paši, man te nav jāpaskaidro. Visi daudz gudrāk par mani. Iemies slaido.com un tad tur šito te varēs ievadīt. Un varat atbildēt uz šo jautājumu, vai tu šodien jau esi kļūdījies, jā vai nē? Gribam dzirdēt, cik mums te ir meļi. Dodam jums apmēram minūti laika. Tā, skatāmies, kādas mums te ir atbildes. Jā, mums Toms vienīgais, viņš nekad nekļūdās, vai ne? Super. Tātad mums ir 2 muldētāji un 4 atklāti cilvēki. Lieliski. Kas mums te notiekās? Tā, wow. 35% tātad šodien nav kļūdījušies. Pats ir roku kāds. Kur ir tie perfektie? Ir tādi cilvēki. Kādi malači? Protams, kurš uzskata par kļūdu, vai ne? Citi pabrauc pār sarkano 5 reizes, tas jau normāli. Ok. Tātad, plus mīnus 3/4 atzīst, ka šodien jau ir kļūdījušies. Aplaus jums par to, ka jūs esat cilvēki. Lūk, tā mēs tagad darīsim pēc katra runātāja. Tāds jautājums, atbildes, baigi jautrums tiesvārds sakot, ja? Mums tāda vēl 5 brīnišķīgi stāsti. Es domāju, iesim tālāk, ja? Tātad, viņš ir Rimi Baltika personāla direktors. Vadot personālu vairāk nekā 12,000 Rimi darbiniekiem visā Baltijā, pašam Mečeslavam viņa labbūtības formula ir vienkārša. Distanču slēpošana un pārgājieni ar vai bez viskija. Dāmas un kungi, Mečeslavs Maculevičs! Labdien! Ir brīnišķīgi. Pirmā kļūda. Prieks būt šeit. Prieks, ka man atgādināja, ka man jauc ar Donu. Pastāv risks jums šodien sajaukt man ar Andri Amoliņu pēc diskusijas. Bet dienas beigās, kā man mierināja šādās situācijās, Dievs radīja pāris perfektas galvas, pārējām uzlika matus un viss būs labi gan jau. Bet jā, tagad Dona stāsta par kļūdām, bet varbūt tās stāsta vairāk par cenšanos, kļūdīšanos un iešanu tālāk. 2 stāsti. Pirmais varbūt tāds vairāk amizants. Es strādāju personāla vadībā un strādāju jau 20 vairāk gadus tur. Un savas karjeras sākumā personāla vadībā bija viens tāds interesants izaicinājums. Varbūt jums arī tā gadījies ar saviem HR cilvēkiem, bet es jūtos, ka HR cilvēks man vajag pierādīt, ka man ir tiešām vērts ņemt pa pilnu. Ka man ir vērts ieklausīties, ka man ir vērts uzaicināt uz sapulcēm. Un es biju ļoti noskaņojies tiešām parādīt saviem biznesa vadītājiem, kad ir vērts to darīt.
Un viens no tādiem pirmajiem lielajiem izaicinājumiem bija būt HR biznesa partnerim mārketinga funkcijai. Strādāju ļoti apzinīgi, centos tiešām pildīt pienākumus godīgi un saņēmu pirmo personisko un profesionālo atzinību. Mārketinga direktors atnāca un uzaicināja mani pievienoties mārketinga komandas ārpus biroja pasākumam. 2 dienu garai atpūtai, balītēm, visam pārējiem. Es viņu citēju: Mečslav, tu esi lielisks partneris, mums ir prieks, ka tu esi pirmais HR cilvēks, ko mēs uzaicinām. Nu, es jūtos ļoti pacelāts, motivēts sev parādīt no labākās puses un ierados šo pasākumu. Patinam laiku uz priekšu ir sākusies pasākuma neformālā daļa. Mārketinga vadības komanda ir savākusies kopā pie galda, es esmu viņam veiksmīgi pieslēdzies klāt, un viens no mārketinga vadītājiem man paskatās un saka: Mietek, Mečslavs ir poļu vārds, un viņiem tāds adicionāls saicinājums šim vārdam. Mietek, pasaki tostu. Saku, kāda problēma? Pateikšu tostu. Bet Mietek, pasaki tostu poliski. Šeit kāds runā poliski? Nu, jums būs mazāk jauta tagad, bet tā jau ir neliela problēma. Poļu valodu tikai biju sācis mācīties tādā, bet kas ir sliktākais, kas var būt? Nu, es stāstu tostu, garš tostu, tur ir jāizstāsta fabula. Un vienā brīdī, lai iesaistītu publiku, lai nav garlaicīgi, kā tagad ir kādam jāpasaka kusties. Un es domāju, kā poliski pateikt kusties. Es biju izdomājis, ka tā kā mēs visi latvieši lietviski runājam, pieliekot tas galā, tad poliski ir tā: vārds pieliec beigās ai, un tad ir darbības vārds vokatīvā. Bieg, skriešana, biegai, skrien. Noteikti zināju, ka poliski vārds kustība ir ruh. Tad es sapratu, ka jāsaka ruh plus ai, un te vēl beigās še jāpieliek. Es izdomāju, savu upuri atradu, visnopietnāko cilvēku ar grūtāko reputāciju starp vadītājiem, bosu numur 1, un es viņam saku: Pāvēl Ruhaiše. Iestājās nāvīgs klusums. Visi skatās man milzīgām acīm. Es beidzot esmu izpelnījies vietu, kad man arī neformāli atzīst, un tā ir tāda atkāpe. 2 kļūdas. Pirmā tāda, kad Ruhaiše nenozīmē kusties. Ja grib pateikt kusties, jāsaka Rušaiše. Ar šaburtu. Otrā lieta tāda, ka Ruhaiše arī ļoti precīzi kaut ko nozīmē poļu valodā. Es ļoti skaidri, nepārprotami un iespējami prastākajā veidā pateicu bosam numur 1: Pāvēl, ej pamīlējies ar sevi. Bet kaut kas ar kustību tajā visā ir, ja tā padomā. Un tas klusums turpinās, sekundes man likās kā minūtes, un tad visi sāk zviegt. Un es nosārkstu, apsēžos, tos nav izskanējis. Ko prasu savam kaimiņam, kas notiek, viņš man paskaidro un nosarku vēl vairāk. Bet, protams, secinājums numur 1. No defekta fantastisks efekts. Ja gadās rupji kļūdīties dažādās vārdu nozīmēs manā gadījumā, tad kolektīvā ar pareizajiem nodomiem visi piedos, viss būs forši. Otkārt, arī esot man kā vadītājiem, atnāk jaunieši, kaut ko prezentē, un dažreiz arī viņiem gadās kaut ko interesantu pateikt vai izdarīt, un droši vien tā ir mūsu loma arī viņus atbalstīt ar humoru tajās situācijās. Nu tad otrais stāsts gan mazāk smieklīgs, te būs tā nedaudz par pretrunām un pārdomām, bet arī par cenšanos. Viena lieta, ko es kā HR profesionāls darīju, bija mācīt cits vadītājs, kā pareizi vadīt cilvēkus. Nu tad beidzot pienāca tas brīdis, kad man arī bija jākļūst par cilvēku vadītāju. Un es atkal centīgs jaunietis, saņēmos, jūtos motivēts pēc iespējas labāk pildīt šos pienākumus. Izlasīju grāmatas, aizgāju uz treniņiem, ar labāko sirdsapziņu devos pildīt šo darbu. Man bija 2 kolēģis. Tajā brīdī organizācijā mainījās lomas atbildības, un kolēģis sāka pie manis nākt regulāri uz mūsu 1-1 tikšanām un teikt: Mečslav, kas ar mums tālāk būs? Kur mēs strādāsim? Vai mums būs darbs? Kāds būs mūsu darbs? Ar ko mēs kopā strādāsim? Un es visu laiku atbildēju: nekas vēl nav izlemts, tikko kā būs izlemts, tā es jūs informēšu, jo tās bija vadlīnijas, kuras bija saņēmis no savas vadītājas. Un man likās, ka profesionāls vadītājs tad arī ļoti stingri pie vadlīnijām pieturās. Nu, kā jebkurā lielā reorganizācijā, starptautiskā vidē, sāk parādīties kļūdas. Parādās baumas, kaut kur informācija sāk noplūst. Beigās manas kolēģis saņēma 2 ielūgumus no reģionāliem vadītājiem, kur bija adresēti viņām, un citiem cilvēkiem reģionā, kur bija rakstīts: Sveiki, mani sauc tā un tā, man ir prieks jūs sveikt jaunajā komandā, mēs sāksim kopdarbu ar tikšanos tad un tad. Nu, es saņēmu šos ielūgumus no viņām ar jautājumiem, kas tas ir. Aizgāju pie savas vadītājas, paprasīju viņai, kas tas ir. 2 dienas pagāja, lai noskaidrotu, ka kāds kaut kur pieļāvis kļūdu. Un atgriezos pie viņām pēc 2 dienām, pateicu: jā, es tad esmu gatavs jums pateikt, viss ir izlemts, viss ir skaidrs, jūs strādāsiet tajās komandās. Viņas man pateica paldies par informāciju un aizgāja. Situācija beidzās. Vismaz man tā likās.
Pēc kāda mēneša tā uzņēmuma iekšienē reiz gadā ir vadītāju anketēšana. Tā, darbinieki izsaka vērtējumu par savu vadītāju. Es biju ļoti nogaidījies redzēt savus rezultātus. Pirmie rezultāti, vai tiešām man ir gājis tik labi, kā es cerēju. Atcerieties, es ar šiem rezultātiem visiem citiem vadītājiem strādāju un mācu viņus, kā darīt lietas labāk. Saņemu savus rezultātus, viss forši, pirmās kategorijas maksimums, tuvu maksimum, uzticēšanās un cieņpilna attieksme. 0. Zem 80% ir slikts rezultāts. Es te vienam citam vadītājam savam, kurus atbalstīju, 0 nekur nebija redzējis. Tas ir vidējais. Tas nozīmē, ka visi cilvēki, kas izteica viedokli, visi viņi ielika vienādu vērtējumu. Man bija profesionāli īstenībā diezgan sāpīgi tajā brīdī, jo man likās, ka lai nu ko, bet tās nav manas vērtības, kā es gribētu veidot attiecības. Es aizgāju pie dāmām, pie vienas no viņām, un ļoti uzmanīgi, jo, zikās, ka teikt, kāpēc tu man šitā novērtēji, tādu paskaidrot, arī droši vien nebūtu īsti korekti. Saku, Klau, es tiešām gribētu mācīties, saprast, kas notika. Jā, viņa teica, man nav problēmas, es tev pateikšu tieši sejā, kas notika. Viņa atspēlēja visas tās sarunas, ka viņa bija manas nākusi. Viņa saka, kā mēs dzirdam no citiem kolēģiem informāciju, kaut kas jau kaut ko dzirdējis. Mums atnāk ēpasts, pēc pāris dienām tu tikai atnāc un pasaki, ka tā tas būs. Mums viss bija skaidrs. Tu neuzskatīji to par svarīgu, tu atnāci nokavējis, tu mums meloji, ka nekas nav skaidrs, jo viss kaut kur jau notikās. Un tajā brīdī man tik ļoti gribējās taisnoties, ka tā jau nav. Man bija vadlīnijas, man bija norādījumi, nekas nebija izlemts, tās bija kļūdas, bet ieliekot sevi viņu lomā, es visu sapratu. Tāpēc šajā brīdī droši vien joprojām man sanāk strādāt daudz ar konfidenciālu informāciju, kas ietekmē cilvēka nākotni dažādā veidā. Un dažreiz ir situācijas, kad izvērtējot, es sapratu, ka ir jābūt klusam un nekas nekur nav jākomunicē, jo tā ir pareizāk. Un dažreiz es sapratu, ka ir tiešām vērts tās vadlīnijas izvērtēt, un ja ne gluži pārkāpt, tad vismaz viņām uzdejot, kā saka. Un brīžiem uzdejot ar vadlīnijām ir iespēja palīdzēt cilvēkiem tiešām tikt pie skaidrības ar to, kas viņiem ļoti svarīgs. Un saglabāt arī noslēpumu, labas attiecības. Tā kā jā, tie bija stāsti. Paldies! Pirmajam stāstam lieku 10, otrajam mazāk. Kaut kas par vadlīniju idejām, ok, lai būtu. Labi. Jautājums tev. Vai tu kādreiz esi kādu savu kļūdu uzvēlis kādam citam un izlicies, ka tu tas nebija? Ir tā bijis, jā? Pastāstīs detaļās, vai tas lai paliek pie tevis? Jā, mazākajam brālim. Priekš tam jau viņa domāta. Labi, tagad iesim pie mūsu visu kopējā jautājuma. Diezgan loģisks jautājums, ja mēs prasījām, vai jūs šodien kļūdījāties, vai jūs plānojat kļūdīties arī rīt, lūdzu. Godīgi atbildiet, tomēr rīt ir sestdiena, festivāla 2. diena, varēs atpūsties. Pastāstiet, lūdzu. Mēs neplānojam, bet noteikti tā būs. Noteikti tā būs. Neplānojat, bet tā būs. Jā, plānojat. Es noteikti plānoju, kur ir mans, iedomājot savu arī. Tātad visi plāno rīt kļūdīties, un te, jau uz pagājušo jautājumu mums bija apmēram 75%, te 50 uz 50. Kādi visi apņēmīgi, lai jums tā arī, protams, izdodas. Jā, kamēr stāsts tik iet, mēs iesim pie mūsu nākamā superzvaigznes. Sākusi savu... Kas tur tik skaļi dzied? Nedzird, ka mums te jārunā ir? Kaut kādi laimas muzikanti sabraukuši. Zaļo balss sākās. Pagaidiet, ka cilvēki runāt, beidz tad dziedās. Nav pieklājīgi tā. Labi, iesim tālāk. Tātad, viņa sākusi savu profesionālo ceļu kā angļu valodas skolotāja. Ieva jau 9 gadus vada vienu no lielākajām Latvijas bankām, SEB banku. Ieva ir caursitusi finanšu pasaules vīrišķīgo stilu griezti Londonā un aktīvi iedvesmo citas sievietes sekot saviem sapņiem. Ieva ir arī azartīska supotāja. Viņa nereizi nav uzvarējusi matemātikas olimpēdēs, toties kaut kad subsacensībās tautas klasē sievietēm pat iegūsi 1. vietu. Vai bija arī vēl kādi dalībnieki? Ievu bieži var satikt supojot apkārt Zaķu salai. Dāmas un kungi, tā ir SEB bankas vadītāja Ieva Teterē! Labvakar. Labvakar. 2 stāsti. Viens stāsts, varbūt jau ir ar tādu, man liekas, noilgumu un var drošāk stāstīt.
Stāsts par to, kā Seba banka 2017. gadā mainīja savu pamatsistēmu. IT sistēmu, uz kā balstās visa banka. Nu, jūs varat iedomāties, tas būtu tā kā mēs mēģinātu nomainīt sev mugurkauli, ja? Atstājot visus pārējos locekļus kustoties, jo, lai vai kā, bet bankai mainot sistēmu, mēs tā kā neviens nepieļaujam, ka banka kādu brīdi varētu nestrādāt, vai ne? Ka mūsu nauda nebūtu pieejama. Tātad mēs mainām motoru lidmašīnai, kura faktiski ir gaisā. Nu, uzdevums diezgan nopietns, bet kādreiz tas ir jādara, jo pienāk tas brīdis, kad tas mugurkauls vai tas motors ir novecojis, vajag mainīt. Brīdis ir pienācis, mans iepriekšējais vadītājs man ir atstājis šo skaisto uzdevumu un saka, tagad projekts ir iesākts, aiziet. Strādājām ļoti nopietni, es teikšu, strādājām vairākus gadus. Mums bija pārvaldība, mums bija uzraudzības komitejas. Man liekas, ap 500 cilvēkiem strādāja pie šī projekta. Viss ir super izplānots. 4 ģenerāli mēģinājumi. Ģenerāli mēģinājām, tā kā pa produktiem. Ja jūs varat iedomāties, jums ir maksājuma karta, tad vienreiz testējam tur kartes, vienreiz testējam kredītus, dažādi skatāmies, kas neiet. Testējam tiešām tā kā dzīvā vidē. Mēs jau pat gultas bijām iekārtojuši un matračus bankās, ja, jo mums vajag tagad tajā iekļauties tajās stundās. Ja. Tiešām gan ar uzraugu sazinājāmies, gan ar mēdījiem mums bija testi, ja, kas būs, ja būs slikti. Ļoti, ļoti nopietni. Liekas, visam jābūt ir labi. Pats tas sistēmas maiņas process notiek vienā sestdienā, svētdienā. Tad gan mēs mazliet, tie, kas varbūt bija mūsu klienti tajā laikā atcerās, mēs mazliet tā kā bijām noslēguši uz dažām minūtēm tur dažas pakalpojumus, jo gal galā sestdienā, svētdienā varētu tā kā pieņemt, ka var mazliet pagaidīt, ja? Bet pirmdienā, kas ir 2017. gada 13. februāris, visam ir jāiet gaisā. 6:00 no rīta mēs visi esam ierindā, mums ir uztaisīta kaujas istaba, visi mēs monitorējam, skatāmies, kā tagad klāsies. Protams, klientiem mēs visiem esam centušies izstāstīt, klienti arī ļoti uzmanīgi visi seko līdzi. Un, protams, ka pirmdienas rītā visiem gribās pārbaudīt, vai es gadījumā neesmu kļuvis miljonārs, ja, jo banka ir nomainījusi visu sistēmu, vai arī otrādi, bet, protams, jau gaidam to labāko, ja. Un pirmdienas rītā mēs esam priecīgi, gandrīz jau gatavi vērt vaļā šampi, jo 6:00 mums viss strādā. Strādā arī 7:00. Mēs uzmanīgi visi vērojam dzīvajā, kā mūsu klienti pieslēdzās, bet tuvāk 8:00 internetbanka sāk palikt ar vien lēnāka. Ja? Un tā kā mazliet jau kavējas. Nekas, mums ir komanda, mums ir kaujas komanda, visi zin, ja, kad ir uzmanība jānotur. Mēs atrodam, ka mums tur krājās tie kukiji un kas, un tos vajag iztīrīt, un mēs to internetbanku tur stutējam, bet pieslēgšanās kļūst ar vien lēnāka. Ja? Un tad pienāk 9:00 no rīta, kad visi jau vairāk mazāk ir ieradušies darbā un ir goda lieta jāpieslēdzās ir. Tad 9:00 internetbanka ir apstājusies, un tieši dažas minūtes vēlāk mums ienāk mūsu tajā kaujas istabā kolēģis un saka, Ieva, mums arī klientu centrs neiet. Tātad mums nevar arī piezvanīt. Un tanī brīdī es stāvu, es kā šodien atceros savā 10. stāvā bankas mājā, un es domāju tā, tagad ir super. Es iedomājos to Bauskas centru, kā vienmēr saka, ja, lai saprastu tanti Bauskā, ja es iedomājos Bauskas centru, kur cilvēki ir sanākuši un saka tā, es jau teicu, jūs atceraties, viņi taču aizslēdza to filiāli, ja? Un bankomāts toreiz arī, jūs atceraties, nestrādāja, ja? Un tagad es pat viņiem nevaru piezvanīt. Un es domāju, tas ir ļaunākais, ko es vispār biju varējis iedomāties, ka tā tas izies, kā tā tas beigsies. Protams, mēs visi sakārtojām, un internetbanka nestrādāja mazāk kā stundu, un klientu centram, zvanu centram mēs atradām, ka mūsu sadarbības partners Telekoms tajā laikā bija uzlicis limitu. Jo, ja tev 40 cilvēki stāv rindā, tad vienkārši telefons automātiski pārējos nometa nost, lai nestāv rindā.
Mēs atradām to, mēs salabojām, pārslēdzāmies arī uz Skype vēl tajā laikā. Un viss jau bija labi. Bet tās sajūtas nebija labas. Godvārds nebija labs. Jo jūs ziniet, kad parasti saka, ar avīzi var banku nosist, bet man tieši tajā brīdī bija tāda sajūta. Ja tagad tie klienti man netic, nu tad ir viss. Mācības. Es teiktu, gatavojies sliktākajam, un kad, Edgar, tu prasīji, vai rīt taisties kļūdīties, viennozīmīgi gatavojamies, ka mēs visi kļūdīsimies. Un ceru, ka iznāks kaut kas labs. Vēl mācība noteikti, tad, kad tu esi tādā situācijā, tu kā vadītājs bez komandas nevar izdarīt pilnīgi neko. Jo ne jau es varu saprogrammēt, ne jau es varu aiziet paskatīties, kāpēc neiet zvani. Paļaujies uz komandu un atceries, ka komanda no tevis gaida vislielāko mieru un vislielāko iedrošinājumu. Viņiem vismazāk vajag, ja tu paniko tanī brīdī. Nu tā, nauda bankā ir. Un mazais stāsts par mani pašu, varbūt vairāk mans privātais, pavisam nesen, vēl nu pat Covid laikos, mums bankā ir tāda tradīcija, ka mēs reiz gadā sveicam labākos darbiniekus. Tas ir top notikums, visi ļoti gaida, visi tie, kas saņem balvas, ir izvērtēti, izvērtīti, tie ir labākie no labākiem, kas tajā gadā to ir pierādījuši, un mēs viņus tiešām godinam. Un tagad ir tas brīdis, kad ir tā kā Covids jau bijis, bet tā kā vēl īsti mēs neesam atgriežušies normālā dzīvē, un visi ir nogaidījušies pēc tā pasākuma, un mēs to pasākumu uztaisam tādā mikslītī, ka tie, kas saņems balvas, tie ir klātienē, tie, kas nē, tie skatīsies televizorā, visiem ir aizsūtīts gan tur dzēriens, gan kādu uzkoda, kā skatīties. Nu, tātad visa banka kopā ar ģimenēm vēro. Un gatavojoties, mēs kā valde, ļoti rūpīgi vērtējot, kuri šogad saņems tās balvas, nonācām pie secinājuma, ka mums ir viens kolēģis, kurš obligāti jāsaņem ir valdes specbalva. Tātad bankas valde, bankas vadītāja apzinās, ka būs viena valdes specbalva par vislabāko nopelnu tajā gadā. Pienāk pasākums, visi skaisti uz skatuves. Pasākumu mums vada Renārs Zeltiņš, Kristīne, viss tagad notiek. Es visu laiku tur kāpju uz skatuves, vienam diploms, otram diploms, mani kolēģi pamainās, arī dodam diplomus. Un tagad man pienāk tāds brīdis, ka es domāju, mēs visi esam apsveikuši, viss ir, jā, viss. Tur vēl kāds, mans kolēģis vēl kādus tur sveiks, bet man jau iestājās tāds, tā kā mieriņš, ja, viss kārtībā, viss. Un tad pēkšņi tie pasākumu vadītāji, protams, visi tieši raidē, ja? Pasākumu vadījis, es saku, un tagad Ieva nāca vēl uz skatuves. Es uzēju uz skatuves, labi, paldies Dievam, es vēl nebiju pārģērbusies, bet es jau biju diezgan jau tāda atslēgusies no tā stresiņa. Un tie pasākumu vadītāji saka, un tagad valdes specbalva. Un es stāvu, un es nezinu, kam mēs esam vienojušies iedot. Es nezinu neko, man ir pilnīgs nothing box manā galvā. Jūs nevarat iedomāties, kā es jutos. Es atbildīgi pret saviem kolēģiem. Viņi tad gaida. Viņi zina, ka viņi ir izvērtēti, novērtēti. Un man nav neviena prātīga doma galvā. Pilnīgi neviena. Un vadītāja Kristīna saka, Ieva, valdes specbalva. Nav. Un kas tanī brīdī palīdz? Atkal komanda. Jo bija mans otrs kolēģis, kurš par to pasākumu bija tā kā krustāvs Kārlis uz skatuves. Un es teicu, Kārli, specbalva. Un Kārlis nolasīja, burtiski sekundē no manām acīm, ka mani ir jāglābj. Un kolēģis dabūja specbalvu. Un pēc tam es tiešām nopietni gāju apkārt pa banku un prasīju, kā izskatījās. Visu, par ko tu runā? Viss bija super. Noteikti, ja esat vadītāji, tu nedrīkst atslāpt, ja esi līdz galam tajā pasākumā, vai vismaz izlasi scenāriju līdz galam. Un droši vien, jā, sadarbojies ar saviem kolēģiem. Super komanda vienmēr izglābj. Tā, paldies! Paldies. Ko mēs varam mācīties? Ja kaut ko nesaprotu, vienkārši uzvēl to kādam citam. Pilnīgi mierīgi. Un kad tu teici,
Paldies Dievam, es vēl nebiju pārģērbusies, pārklausies, man kāds teica pārdzērusies. Bet... Tas varbūt pat bija, bet tas jau vairs nav svarīgi. Darbu pasākums tomēr. Man jautājums, es arī kā sev klients jau 11 gadus, un es domāju, sudošu mūsu visu vārdā, jo jautājumu, ko mēs jau sen gribējām paprasīt. Vai ir iespējams, un ja ir iespējams, tad kā dabūt, lai bankomāts netīšām izdod vairāk naudu nekā vajag? Vai tas tā kādam ir gadījies? Tas ir gadījies. Aha! Ir. Un, kad es vācu stāstu šim pasākumam, tad mēs atcerējāmies, ka tāds ir bijis, jo mūsu piegādātājs vienkārši bankomātā ir tās kasetes, kur ir banknotes. Un tad, ja piegādātājs, kas liek iekšā tās kasetes, piemēram, 5 vietā ieliek 20, ir ļoti iespējams to saņemt. Bet ir sliktā ziņa, mēs jau pēc tam to visu redzam. Nu, tas tā bēdīgāk. Nu, labi, bet nu, tāda iespējams ir. Labi. Tas ir galvenais. Labi, ķeramies pie mūsu kopīgā jautājuma, un mūsu nākamais jautājums ir, vai citu cilvēku kļūdas pamanīt un atzīt ir vieglāk nekā savējās? Lūdzu, mūsu ekspertu panelis, citu kļūdas, protams, ka vienkāršāk pamanīt. Kas vēl nebūs? Mēs taču paši nekļūdamies nemaz. Dargie līdzjutēji, kā jums ir 100% jā. Mēs esam latvieši. Lieliski, lieliski. Tu 6 kādi ārzemnieki arī ieradušies. Lieliski. Paldies, ka mācāties latviešu valodu tik ātri. Super. Super. Nu, statistika ir nepielūdzama. Nu, cerams, kāds šo pieraksta. Ļoti labi. Labi, iesim tālāk. Nākamais mūsu runātājs, eksperts. Vai te garš stāstu visu izlasīšu tādu. Andris Ramoliņš jau 26 gadus strādā meža apsaimniekošanas un kokapstrādes jomā, vadot vienu Latvijas vadošajiem koksnes nozares uzņēmumiem Stiga RM. Uzskata, ka veiksmīga biznesa pamatā ir izcila procesa vadība. Vienlaicīgi uzsākot 2 lielus projektus ar 2 spēcīgām komandām, var droši paslinkot, jo viena domā, ka esi kā uzņēmuma vadītājs aizņemts ar otriem un otrādāk. Tad var arī kārtīgi atpūsties. Dāmas un kungi, uzņēmuma Stiga RM īpašnieks valsts priekšsēdētājs Andris Ramoliņš. Jā, labvakar, paldies. Tas, kas ir pats interesantākais, ka LDDK mūs uzrunāja, ka teica, ka mums ir pēdējā telts, un tur neviens nenāk. Un reāli ir tā, ka es skatos, ka lietas vairs nelīst, bet cilvēki neiet prom. Un tas, kas... Vēl ko es brīnos, kad jūs jau saprotat, uzņēmuma vadītājs pēc savas būtības ir balamute. Un balamute ir tā, ka, piemēram, kad mēs kaut ko pērkam, tad mums pārdod mazliet lētāk, lai mēs beidzot ejam prom. Un savukārt, kad mēs pārdodam, tad mums aiz žēlastības, ej, takš tu prom vienreiz, nopērk kaut ko. Un tā ir tā mūsu tā kā uzņēmēja būtība, kad... Jo tu vairāk runā, tad viena ir žēluma, otrais tā, ka vienkārši darba laiks jau beidzās, bet tā tas notiek. Un mans stāsts, es pa zakšanu nestāstīšu, jo veikalā padomi laikā lielie puikas arī man vienreiz ievilināja zakšanā, bet par to es nestāstīšu, mums nebija tik liela tā branža. Bet mans stāsts būs par... vairāk par rūpniecības sākumu, kas ir apmēram gadi 8 atpakaļ. Un tad, kad mēs sākām nodarboties ar tieši koksnes pārstrādi, tad bija tāda mode, kad nevienam, un tā mode iesākās Somijā, kad Somi negribēja, kad Latvijas uzņēmēji un arī citi Baltijas un arī citās valstīs uzņēmēji pārņem to viņu know-how, zināšanas, kā jāražo tās produkti. Un viņi dikti negribēja mūs laist nevienā rūpnīcā iekšā, lai mēs, kā viņu potenciālie konkurenti, nespētu apskatīt, kā tās lietas notiek, kā tos produktus var ražot. Protams, mūsu gadījumā mēs arī iestājāmies pozā. Mums gan īsti nebija ko slēpt. Mums bija otrādāk jāslēp ar kādiem štruntiem ražojam mēs. Tad mēs uz otru pusi tieši pretējā virzienā, kad mēs esam baigi krutie, bet mums īstenībā tur nekā nav.
Tur ir diezgan liela metālūžiņa kaudze un apmēram tā. Bet mēs arī, protams, iestājāmies pozā, nevienam neko nerādām, viņi mums nerāda, mēs nerādām. Bet tad pienāk tāds mirklis, tas bija 2017. gads, kad mēs saprotam to, ka mums tomēr vajag redzēt, jo, lai mēs attīstītos, mums vajag apstīties tās modernākās pasaulē iekārtas. Un mēs aptaustam visus ražotājus Eiropā, neviens mums neko nerāda. Mēs skatāmies mazliet tālāk, tuvāk Āfrikai, tur mums nerāda. Un beigās mums piekrita 2 uzņēmumi izrādīt savus ražotnes tālajā Čīlē. Un mēs tagad sēžamies lidmašīnā, apmēram 30 stundas ceļā, 4 pārlidojumi, un nonākam Čīlē. Čīlē es esmu bijis precīzi 2 dienas, redzējis, es neesmu pilnīgi neko. Un tā ir īstenībā viena no kļūdām, kas ir liela mācība. Vajadzēja paņemt vismaz 5 dienas klāt, lai vismaz kaut ko tur apskatītu, 30 stundas lidot, un pēc tam atpakaļ 30 stundas lidot. Bet mēs tieši iztaigājām, kas arī bija labi, ka viņi mums iedeva tehnisko personālu. Mēs drīkstējām uz ceļiem izrāpot pa tām rūpnīcām, visu izpētīt un mums visu stāstīja un tā tālāk. Un apmēram 5 minūtes mēs sasveicinājāmies ar kādu rūpnīcu tur lielo čiekuru, un pārējā laikā mums bija parastie cilvēki. Mēs viņiem prasām, kāpēc tā? Un viņi mums arī tiešām visu to dienu veltīja un visu to stāstīja. Un tad, kad es atgriezos atpakaļ, es sapratu to, ka vislielākā muļķība bija tāda, ka mēs nerādām viens otram to, jo īstenībā tās pamatzināšanas jau ir tajos sīkumos, nevis tais lielajās iekārtās un lielajās mašīnās, kuras īstenībā var nostīties arī YouTube mūsdienās. Un tā mana mācība bija tāda, un mēs arī pēc tam atvērām savu rūpnīcu apskatei, ieskaitot pensionārus, konkurentus un tā tālāk un tā joprojām. Un, manuprāt, tā ir tā pareizā pieeja, ka mums jākļūst atvērtākiem, nebaidoties no konkurences. Tas ir mans stāsts. Mans jautājums, es pareizi sadzirdēju, Andri, jūs braucāt uz Dienvidameriku skatīties, kā ražo koku? Jā. Pareizi sadzirdēju. Sapratu. Tad vēl vairāk nesaprot, kāpēc tikai 5 stundas tur pabijāt. Labi, bet ķeramies pie mūsu kopīgā jautājuma. Vai Latvijas basketbola izlase kvalificēsies Olimpiskajām spēlēm? Reku normāls jautājums, ne? Par šo jau šaubu nav neviena. Tā, Andri, mēs izsūtam no valsts. Lieliski, tā, 80%, 20% pesimisti, laikam atcerās spēli pret Filipīnām. Redzēsim. Tā, mums optimistu un patriotu mums ir ļoti, ļoti daudz. Cerēsim, tāda fināls mums cerams, ka Latvijai būs fināls, un ja būs, tad tas būs svētdien. To mēs visi skatīsimies, jo sarunu festivāls lampa būs beidzies. Nu ko, mums vēl ir 2 brīnišķīgi runātāji tur pašā galā nosādušies. Mums tad vismaz 2 brīnišķīgi stāsti vēl priekšā. Ķeramies pie nākamām. 4 bērnu tēvs, wow. Tālšaušanas eksperts. Uzticīgs zemē, es nezinu, vai tās lietas saistīts labi. 4 bērnu tālšaušanas. 4 bērnu tēvs, tālšaušanas eksperts. Uzticīgs zemē no rīta līdz vakaram, būdams zemesargs. Ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi uzņēmēju darbībā, šobrīd vadot Baltijā lielāko vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupu Eko Baltijā. Tātad akcijas sabiedrības Eko Baltija līdz īpašnieks un valsts priekšstādātājs Māris Simonovičs. Jāsaka tā, es īsumā pārstāstīšu savu karjeras gājumu, bet pat cik 99% nav smieklīgi un pārējos nevar stāstīt, tad būs ļoti īsi. Tā, man pirmā pieredze bija, es strādāju par sētnieku Somijas vēstniecībā, tas bija apmēram 2 kilometri no manas mājas, un es tur strādāju no 14 gadiem. Un tā nu sanāca, ka bija jātīra iela no rītiem vakaros, tā kā mamma neredzēs, ņēmis viņas mašīnu un brauc uz to Kalpaku bulvāru.
Nu, lūk, vienu vakaru notīrīs ielu, brauca veiksmīgi mājās pa to mazo strelnieku ieliņu, un tur tāds krustojums ar Dzirnavu ielu. Nu, braucu es viņai, es redzu, tur ar vienu acu kaut kāda mašīna nāk. Nu, man gadi kaut kādi tur 16 knapi, bet es biju jau liels tāds pārliecinošs. Nu, brauc tālāk un skatos policijas automašīnu. Protams, es saprotu, jāuzdod gāzi, jo līdz mājām ir tiešām jau kilometrs. Tur pie Skonto halas viņi mani noķer. Nu, tagad noliek busiņu priekšā, busā 4 policisti. Nu, pirmajam es iestāstīju, ka es esmu savs brālēdz, kad es tepat strādāju, bet ir 18 tiesības mājās. Viņš saka, nu labi, jā, kā aizmugurē papīra rakstīt, iekāpu, redzu, tur aizmugurē sēž 3 reāli, čaļi, kas toši man netic. Jā. Tas stāsts beidzās to, ka aizved man tātad uz iecirkni, uz mašīnu, uz Abizjāņiku. Nu, naudas, protams, nav taksim, tas maksāja 10 lati, kas bija 8. daļa no manas mēneša sētnieka algas, ja. Tad es aizbraucu ar taksi, domāju, ne, šitam toči nemaksāšu. Saka, lai viņš apstājās otrā pagalma galā. Blin, un tad ierunājās sirdsapziņu. Nu labi, samaksāju viņam tos 10 latus. It kā viss normāli, bet ir tā nians, ka no rīta mums ar to mašīnu mammai mūsu skolu jāved, ja. Tā, nu, bet uz skolu mūs aizveda, viss veiksmīgi turpinājās. Nu, lūk. Iegāja lielajā biznesa pasaulē, protams, 8. gads. Bijām pasūtījuši ļoti nopietnas iekārtas Austrijā. Un, 2008. Bišķi vairāk. Ja. Nu, lūk, aizbraucu es uz Austriju, tātad pirkt šīs iekārtas, bet skaidrs, ka naudas mums nav, banka mums naudu nedod, jo mēs bijām aizgājuši uz banku un gribējām paņemt naudu. Viņi prasa, ko jūs ieķīlāsiet? Mēs sakam, presētas pēc pudeles. Nu, iedomājieties, 8. gads presēts pēc pudeles vienkārši čupa ar atkritumiem. Ja? Nu, tad mēs aizējām pie tiem austriešiem, tur ļoti zolīti sagaida, aizved uz viņu to ofisu. Sākam sarunas, ļoti nopietnas sarunas, un Džeki tur, nu, es saku tā, nu, mēs nemaksāsim, principā, tur bija kaut 3,8 miljoni, saka, mēs varam maksāt 1,6. Nu, es domāju, viņi nepiekritīs, izmetīs, man atrisināsies problēma, jo kaut kādu pirmo papīru mēs bijām parakstījuši, un viņi tur savā starpā tādu sāk runāt, bet, nu, es nebiju teicis, brīvi runāju vāciski. Es jau viņai visu laiku angliski. Viņi tā savā starpā sarunājās, tas viens saka, klausies, nu, šitas nav labi, bet nu, situācija tāda, mums neviena pasūtījuma nav un tuvākos gadus nebūs. Es saku, kraba seju, es jau jūtu, es esmu jau plus 2 miljoni. Ja? Nu, stāsts tur turpinājās, mēs tur kādu 2 stundas diskutējām, es, protams, vienā mirklī neatzinos, bet es to turēc izgāju ar tiem plus 1,8 miljoniem. Ja? Nu, bet ir jau arī kādreiz jāsamaksā par kļūdām, ja? Dzīvietas priekšu. Mūsu uzaicina tur mūsu vēstniecības pārstāvi aizbraukt uz Dienvidu Koreju. Tur arī iekārta piegādātājs, tur kopuzņēmums, viss smuki. Viņi uztaisa researchu, mēs aizbraucam ar sievu, jo tālu jābrauc, nu, drošības labad, lai kāds atbalsta. Mūs tur sagaida vēstniecība, Vaivars toreiz bija foršs vēstnieks, tur viss tur mūsu vadā, sievai tur šoferis, nu, viss super. Aizbraucam mēs tagad uz vienu rūpnicu, viss skaisti, aizbraucam uz otru rūpnicu, nu, tāda polimēra šķiedra pārstrāde, principā vajadzētu būt netīram visam. Es tā staigāju pa to rūpnicu, nu, baigi jocīgi, viss izskatās sterils. Nu, vispār neviena puteklīša, visi tik laipni, klanās tur, un tāpēc ieejam kabinetā, un es spēlēju golfu. Un es skatos, čaliem reāli, nu, ļoti dārgas nojas, tādā, nu, Somā, bet, nu, ir pilnīgi skaidrs Ķīnā ražots, 110%. Labi. Tagad mums dod dzert kafiju. Ja jūs esat bijuši kādreiz Malaizijā, tur ir tāds pērtiķīši, kas sēd tās pupiņas un no, ļoti dārga kafija. Tos mums lēja ar karotēm jau tajā kafijā. Mēs, man liekas, bijām tur kaut pirmo sotaku, viņiem samaksājuši. Nu labi, kaut kā liekas viss aizdomīgi, bet dokumenti parakstīt ar visām tur vēstnieku bildēm, visām lietām, un viņi mums saka, viņiem mēs zinām, ka viņiem kaut kādu uzņēmumu tur Polijā kopuzņēmums. Nu, man labi, jādabon tas polijas kopuzņēmums. Nu, tad mēs dabujām to polijas kopuzņēmumu. Kraču noskaidrojās tā iekārts, viņam ir veca tehnoloģija, ko viņi nozaguši no amerikāņiem tālajā 55. gadā, un ko uz viņiem saražot nevar. Jā. Tā kā mēs tikai palēto caurdoši tā stāst. Nu, un tad noslēgumā, kā kolēģis teica, es nolēmu, ka tagad es kļūšu par tālšaušanas ekspertu. Un šī bija mana debijas sacensības, tāda nopērku Uber krutu ieroci, aizbraucu uz pirmajām sacensībām, tur piešāvu ieroči uz 100 metriem, tur uz 300. Apguļos, viss baigi forši tā, man vajag tur 23 klikus uztaisīt, lai šautu 300, es griežu, johēdē, man 10 kliki. Es tur kolēģiem blakus, bet tur viss uz laiku, kas notiek?
Viņš tālšaušanas tur Latvijas krustā, viņš saka, tev ir zero stops, vajag viņu likvidēt. Kas ir zero stops? Nekādas poļas, karoči jauc tā, tad guļot ārā savu optiku, ieraug tur tādu stienīti vienu pašu. Skaidrs, tas ir zero stops. Saliek apakaļ, saprot, nepareizi salicis. Ja. Tādas turpinājās, viss sašāv. Progresēja tajā savā tālšaušanas karjerā. Nesen aizbraucam ar kolēģiem uz Poliju uz sacensībām. Pašaujam, bišķiņi tur iešaujam. Un mēs 6 sadalījušies 3 komandās pa 2. Un tie manējie kolēģi ieņērs, ka tas mans komandas biedrs Gena, viņš tāds īpatnējs, jo iepriekšējā reizē, kad viņš bija uz sacenē, viņš izkāpa no mašīnas, atstāja visu Porsche bagažnieks vaļā, durvis vaļā. No rīta atnāk, Porsche apzakts, jo viss vaļā. Izrādās, nekas nav paņemts. Labi, pasmējāmies, iešāvām, aizgājām gulēt, tur paiet kāda stunda, jāguļ, bija palicis 3 stundas. Es tikko novilcis bikses, atsēdies uz gultas, domāju, kā viņi mani aptvers, klavē pie durvīm. Man labi. Saka, kad nāc ārā, esot īpašais iesvētīšanas tas rituāls tiem, kas pirmoreiz atbraukšu. Dievs pasarga, velku šorts. Tie tur filmē, klauni mani. Es jau domāju, kas būs jādara. Droši paliek, nedroši uzvalku arī kreklu. Izejam tagad ārā caur to viesnīcas vestibilu, tur tas recepcijā jau nesaprot, kas notiek. Viņi saka, pirmais uzdevums tātad, kad tu esi atbrauc tām tālšaušanas sacensībām, kur tikai profi. Tu iznāc ārā parkingā un aiztais bagažnieku. Super. Man tev kā tālšaušanas ekspertam jautājums. Tev daudz brīvā laika ir? Runājam ātri, jo man pēc šitā jābrauc uz torni, man tur kuilis gaida. Kuilis gaida. Es domāju, ja tev daudz brīvā laika, vai negribi pamācīt Latvijas biatlona izlases nedaudz? Es nesen pamācīju savu šaušanas instruktoru zemesardzē, viņš man cepumiņas atnesa. Ok, lai ko tas nozīmētu, man prieks par jums. Labi, paldies, aplausi Mārim, brīnišķīgs stāsts. Un mūsu pēdējais, mūsu šī vakara headlineris. Viņš par sevi stāstā. Esmu absolūts olu fans. Vīru telts ir tur tālāk. Labi. Pat varētu pašpasludināt sevi par Latvijas olu vēstnieku. Dikti iet pie sirds arī laba korporatīvā pārvaldība, bet ārpus darbiem, ja to vispār var nodalīt, interešu loks ir pārāk plašs, lai ar to atskaņošanu iekļautos jau kādos rāmjos. Baudu šo dzīvi, kas man ir dāvāta, patīk cilvēki, mīlu savu ģimeni un Latviju. Akciju sabiedrības Baltikovo komunikācijas un attīstības direktors valdes loceklis Toms Auškops! Labvakar! Tā, mani dzird, jā. Sveiki! Dārgie draugi, lūdzu, es tagad sākšu ar nelielu tādu sociālu apjautājumu, jo slaido nebija, jo es lido. Nebija pirms manas sesijas. Nekas, bet tāpēc es tev piesaikšu bišķiņu. Kurš no jums ir bijis kādreiz atlaists no darba? Ok, ir daži, bet nav baigi daudz. Mēs esam kautrīgi. Labi, arī, ja godīgi saka, arī man vienreiz tā ir izdevies. Un man par lielu pārsteigumu, protams, un bija tāda reize, kad man bija tāda ļoti kutelīga saruna ar darba devēju, absolūti negaidīta. Un tur bija gan mans priekšnieks, gan personāla direktori un tā. Un es tā atnācu, par ko parunāsim, vispār nekāds nojausmas. Ja? Tā un šitā. Un, lai kā, neiešu detaļās, bet man tā kā arī ar tādu, es joprojām īstā nesaprotu, kas un kā, bet katrā ziņā man tiek atskaņots, ka tas bija apmēram oktobris, man liekas, un pateica, mēs tev atalgojumu samaksāsim līdz janvārim, līdz decembra beigām. Es tā, ok, tā 2,5 mēneši, labi, un uz to tā kā ieciklējos, bet, principā, tu vari rītdien arī nenākt uz darbu, ja tu negribi, labi, es, protams, es taču esmu tik svarīgs elements tajā visā uzņēmumā, kā es tā nenākšu tagad uz darbu. Man alga maksās tā kā līdz, es nesaprotu, ka tas ir parašūts, ja? Bet tagad, es nākamajā rītā nāku uz darbu, un kolēģi tā, labrīt. Kā iet? Labi. Neko, paiet nedēļa,
divas. Es tā kā es zinu, jā, ka man drīz kaut kad jāprotās, bet es tā kā, es atbildīgi nokopju sev, nododu lietas, gatavoju, tur stāstīju pusdienās ar kolēģiem. Un tad es īsti neatceros, kā es nācu pie prāta, bet labi. Tad es arī sapratu, ka laikam, 2 nedēļas tad arī bija tā norma, vai spiedienu sēt vai ko. Tad es beigās gāju līdz janvārim atpūsties, bet to arī nebija cauri. Tad es uzzināju, ka, man liekas, decembra vidū manā uzņēmumā kolēģiem Ziemassvētku ballīti. Es taču esmu, es taču, un tad vēl kāds kolēģis pateica, jā, to vajag. Un es, protams, ko es daru, sapņu fabrika, koncerts. Aizēju uz ballīti, un atkal bija tās pašas jau kaut kur redzētās. Tom, sveiks! Kā iet? Jā, labi, tas tā par prašanos vai pamācēšanu aiziet projām laikā un vietā, un tāpēc vienkārši, nezinu, tas laikam arī tas pirmais stāsts, un es laikam tas arī skaidro, kāpēc es jau 10 gadus tagad strādāju Baltikovo. Tā, labi, un sākot strādāt Baltikovo, par komercdirektoru sākumā, un man bija viens no pirmajām tādām kristībām, ka man valdes priekšsēdētājs un ražošanas direktors bija izlēmuši, ka man ir jāatlaiž viena kolēģe. Šausmīgs tāds lāsts, un es esmu tikko jauns ienācis uzņēmumā, un es tagad, labi, jāatlaiž, eju tagad uz sarunu, kaut gan es biju nedaudz citās domās un apsēžos tajā sarunu. Jūs nevarat iedomāties vienu no grūtākajām epizodēm manā dzīvē. Es mēģinu tā un šitā, un pats īstam neticu, un, dārgā kolēģi, un nevaru īsti atrast vārdus. Viņi saka, Tom, pasaka, kā ir? Man jāiet prom? Es tā, jā. Un tā es kļuvu tagad par komunikāciju direktoru, jā. Jā. Un runājot par komunikāciju arī, uzmanīgi un nevajag aizrauties, ir tā, ka mēs arī kādu laiku apakaļ izdomājam, ka mums Baltikovo vajadzētu uztaisīt tādu jaunu zīmola līniju Eva, kas tā kā atkabinātu sevi nedaudz no tās fabrikas, it kā smagnējumu un tā, kaut ko tādu arī starptautiski, lai viņš būtu saprotams kaut kur, un Eva, skaista dāma, tur visur virsmu un tā. Un mēs jau tur ārkārtīgi ieguldījāmies daudz, un visu tur reklāmas aģentūras un kampaņas, mēs tur sociālos laidīsim, toreiz sociāli vēl bija tāds diezgan kaut kas jauns, un tur TikToks vēl nebija, bet tur Facebook rullīši, un tad tur tādi video rullīši, šitādi saražojām baigi forši, un TV reklāmā arī Eva tev labi sanāks, un forši, un olu kultens, un kas tur bija mums, un pankūku mīkla baigi forši, un tāds, un domājam jau, kā tur visu uz eksportu šo sūtīt. Līdz brīdim, ka mēs jau bijām saražojuši šo visu, un tas sapratām, ka, bet vēl tāds nieks kā jāpiereģistrē preču zīme, un tad mēs saņēmām 40 globālas pretenzijas par to, ka aizņemts, sorry. Un tad mēs bijām spiesti nolaist podā to visu un ieguldījām forši, un tad sanāk tā morāli tāda arī, ja tā ir vienkārši komunikācija, tā ir vienkārši komunikācija par komunikāciju. Tā kā, labi, tas par mūsu pieredzi mārketingā. Vēl viens īs epizode bija arī, ka mēs sapratām, ka mums ir mūsu vistiņas ēd ļoti daudz graudus, 120,000 tonnas gadā, un mums ir iecavā elevators 50,000 tonnas. Hei, vajadzētu taču arī kaut ko tuvāk maizes klētī. Dobeli un zemgali tur tā un visu. Un es domāju, jābūvē elevators, lai būtu tuvāk zemniekiem. Un, tur taču arī viss tur dobeli un tā viss. Un tur noteikti laba rāža, un tur ir daudz zemnieku, un mēs tur būsim tā kā tuvāk, un zemniekiem nebūs jābrauc pie mums. Uzbūvējām, 23,000 tonnas, atkal kārtēji daudziem miljoni. Sapratām, ka tur ir milzīga konkurence ar tiem, kas pērk tos graudus. Bet pats būtiskākais zemgalē lauksaimniekiem ir tik kruta tā raža, un mēs neaizdomājamies pie tā, ka mums vajag lobarību. Un ka tur ir tā pārtikas klases barība nemaz nav tik
Respektīvi, ka lobarības klase, kas ir vajadzīga mums vistu barībai, nemaz tur nav tik viegli pieņemt. Tā mēs arī vienkārši gribējām būt baigie spicē, bet, respektīvi, ir jādomā, kā. Nevienmēr viss ir tāds pašsaprotams. Bet labi, tas ko... Bet vispār kļūdas man šķiet ir riktīgi forša lieta. Un es kaut kur kādā gudrā augstskolā dzirdēju tādu frāzi, un man viņa ārkārtīgi ir iepatikusies, un es viņa staigāju joprojām. Es dzirdēju, ka Somijā korporatīvā vidē par kļūdām dzer šampanieti. Es tā iztēlojos, kā viņi tur kolektīvā, viņš tur kaut kādu nepareizu ēpastu aizsūta. Šampanietis vaļā, un malacīs, un tā, un forši, un uzņēmuma vadītājs uzsit pa pleci, wow! Bet tad es sapratu, tā ir ļoti, ļoti forša filozofija, jo iedrošināt rīkoties uz kaut kādu iniciatīvu un jaunām lietām, lai nebūtu viss piesardzīgi. Forša tev, un es tam tiešām tā, līdz brīdim, ka es satiku vienu somu, es viņam saku, hei, man tā patīk, kā jūs tur Somijā darat, un ka jūs dzerat pa kļūdām šampanišu. It's an absolute bullshit. I would love to live in Finland in that case, you know. Bet tik un tā man tas stāsts ir tik ārkārtīgi aizrāvis, ka es to turpinu sludināt. Bet vēl jau, protams, iespējams, ka Latvijā mums tas alkohola patēriņš ir diezgan augsts, pateicoties tas, ka mēs ļoti, ļoti daudz uzdrošinamies un varbūt daudz kļūdamies. Tā kā katrā ziņā paldies, pieļaujam kļūdas un ejam uz priekšu. Paldies! Vai tu zināji, ka Latvijā alkohola patēriņš ir liels, tāpēc, ka Somi un Igauņi brauc pie mums pirkt šmīgi, jo tā ir lētāk? Tā tiešām ir. Bet vai tu zini, vai te ir vēl kaut kāds stāsts par kā ārzemēs svin kļūdas? Vai tikai par Somiju tu zini tā? Oi, nē, laikam tas ir tikai tas Somijas piemērs. Man ir tik dzīves, es redzu pilnīgi tur tapešu krāstajā istabā, kur viņi to šampanieti var vaļā. Nē, viņš man ir aizēnojis visu pārējās ārzem pieredzi. Ļoti labi, ļoti labi. Tagad uzdosim to pēdējo slaido, vai kā mēs to saucam jautājumu, ja mēs varam, un visi kopā atbildēsim. Vai mācīties no savām kļūdām ir vieglāk nekā no citu? Kā jums liekas? Vai no savām kļūdām mācīties ir vieglāk? Dārgais ekspertu panelis. Un te mums 50 uz 50. Ļoti labi. Te beidzot ir tāds dalās. Ļoti labi. Un mūsu līdzjutēji atbild, ka 70% atzīst, ka mācīties no savām kļūdām tomēr ir vieglāk nekā no citu. Nu ko? Visas 6 šīs dienas zvaigznes ir runājušas. Aplausi visiem 6 brīnišķīgi stāsti. Jums arī Latvijas darba devēju konfederācija ir sagatavojusi dāvaniņas. Lūdzu. Tas tā par piemiņu no pasākuma. Jūs visi tiešām bijat brīnišķīgi. Un paldies arī mūsu partneriem Baltikovo, Stiga, RM, Seibanka, Rimi Latvija un Sijā Karavela. Jūs bijat brīnišķīgi. Tiekamies kādā citā jaukā sarunā. Paldies! Kļūdīties ir cilvēcīgi, ja? Uz priekšu. Ejiet visi kļūdīties!